Es zinu, kur ir šitāds skats. Tūlīt aiziesim pie Alises Mediņas, paskatīties, kāda Rīga izskatās gleznās. Šajā izstādē patiesībā es fokusējos uz man tuvām lietām un ikdienišķām. Prātā tiešām nebija nekāda ļoti dziļa koncepcija. Tas bija lietas, kas man iedvesmo, kas ir man tuvas, kas ir man apkārt. Līdz ar to, ka es pati esmu tāds pārliecināts rīznieks un tiešām mana dzīve saistās ar šo pilsētu un ar šīs pilsētas notikumiem, tad, protams, kad lielākā daļa glezna ir šeit pat gleznots un ar šīs vietas motīviem. Sanāk tā, ka man ik pa brīdim nākās pārcelties no vienas darbnīcas uz otru darbnīcu. Ja pirms tam man darbnīca bija Krastmalā un tam man bija ļoti daudz tiltu sēriju un ūdens un upe un Daugava, tad šobrīd jau es esmu bišķiņ dziļāk pilsētā, tā ir Brīvības iela, un tad arī gleznās var redzēt gan Brīvības ielu skatā no manas darbnīcas loga, gan viss tas, kas ir tas pa ceļam uz darbnīcu un kas man tā kā iepriecina vai kas man uzrunā tajā brīdī, kad tu tur dodies ar riteni garām. Man personīgi tiešām laikam ir tuvu tas, kad tu izej un ka tu tomēr vari sastapt kādu cilvēku, kad tu vienmēr kādu, ir dažreiz tāda sajūta, ka tu ej pa kādu pilsētu vai ciemu un skaties, kur ir cilvēki, nav neviena cilvēka. Bet Rīga tomēr ir dzīve visos diennakts laikos, gan rītā, gan vakarā. Tas ir jauki manā uztverē. Vai tu kā rīdzniece jūties lepni par to, ka tu esi rīdzniece? Tas varētu būt ļoti uzpūtīgi, ja es teiktu, jā, es esmu rīdzniece un tas parasti cilvēks kaitina, bet vienkārši tā ir sanācis, kad es tiešām esmu rīdzniece, man nav nekad bijuši tāda iespēja būt laukos, dzīvot kādā citā pilsētā, kā bērnam varbūt būtu bijis žēl, bet patiesībā arī pilsētā, arī tajos putekļos, arī starp mašīnām, to pat ir pagājis bērnību un patiesībā ir veidojies tāds rīdznieka tās atmiņas, un līdz ar to, jā, es esmu šīs pilsētas iedzīvotājs un šīs pilsētas daļa, tā es sevi izjūtu. Vai tev liekas, ka, teiksim, kādai no Rīgas gleznām ir katram rīdzniekam jābūt mājās? Man liekas, ka katram jau arī ir kāds, es nezinu, Brekta, jo man liekas, ka viens no slavenākajiem Rīgas gleznotājiem ir akvarelists Brekta. Tev pašai ir mājās? Īstenībā ir tāpat kā ar mūziķiem. Man liekas, ka mūziķiem prasa, vai jūs mājās tur klausaties? Viņi saka, nē, es gribu klusumu. Tad, man liekas, ar gleznām tāpat ar gleznotājiem, kad īstenībā prasās tomēr laikam brīva telpa domām. Tātad tev mājās nav nekas tāds labs? Piedod. Nē, tev neatvainojas, tev jāsaka, kā faktiski tas ir.